draugus, līdzjutējus, visus, tā teikt, vietējos Rīgas iedzimtos šajā skaistajā dievnamā. Un tās pārdomas, ar kurām es vēlējos jums šodien dalīties, ceļas ne tikai no svētiem rakstiem, kurus šeit dzirdējām nolasītus, bet noteikti esat lasījuši spāņu rakstnieku García Márquezu 101. gadu. Un šajā interesantajā romānā ir tāda interesanta vieta, kad kādas pilsētas iedzīvotāji piepieši pazaudē mieru. Pirmajā brīdī viņi ir ārkārtīgi priecīgi, jo var vairāk strādāt. Var vairāk strādāt, var vairāk nopelnīt. Var vairāk nopelnīt, mēs paši labi zinām, var ātrāk atmaksāt kredītus, var kaut ko vairāk iegādāties un tam līdzīgi. Taču līdztekus tam, ka var vairāk strādāt, nāk arī citas mazāk priecīgas īpašības. Proti vairāk strādāt, vairāk nogurums, miega nav, parādās amnēzija. Viņi piepieši atklāja, ka viņi sāk aizmirst. Sāk aizmirst ne tikai ikdienas sīkumus, kā mēs bieži vien šo un to aizmirstam, bet sāk aizmirst pašas svarīgākās lietas. Sāk aizmirst savus piederīgos, savus radus, savus draugus, savus vecākus, savus bērnus. Un tad piepieši viņi sanāca kopā un sacīja, tā vairs tālāk nedrīkst turpināties. Mēs varam sākt aizmirst vēl svarīgākas lietas. Un tad pie pilsētiņas robežas viņi iesprauda robežu stabu ar uzrakstu, kā sauc šo ciemu, lai viņi to neaizmirst. Un ciema vidū viņi ierakstīja plāksnīti Dievs ir. Divas svarīgākās lietas. Kā sauc šo vietu, pie kuras mēs piederam, un to, ka Dievs ir. Un jāsaka, tieši šīs divas atziņas mēs nu pat dzirdējām lasītas no svētiem rakstiem. Tad ne jau García Márquez to ir izdomājis. Viņš to tikai savā daļradē ir lieliski parādījis. Mēs arī katrs savā dzīvē esam bieži vien nonākuši līdz spēku izsīkumam, tāpēc, ka ir vajadzējis izdzīvošanas drudzī nopelnīt vairāk, strādāt vairāk. Un līdztekus tam, ja mēs paraugāmies apkārt, kas ir noticis ar šo vietu, ar lielajiem kapiem, tad mēs varētu sacīt, tas ir vēsturiskās atmiņas zudums. Tas ir vēsturiskās darbības zudums. Tas ir vēsturiskās atbildības zudums. Ja vieta, par kuru mēs varētu sacīt, ka mēs visvairāk šajā vietā jūtamies kā savā tēva zeme, vieta, kurā mūsu tēvi un mātes ir glabāti. Un svētie raksti mums sacīja pēc apsolījuma, godā savu tēvu un māti, lai tu ilgi dzīvo tajā zemē, ko Dievs tavs kungs tev ir devis. Tad šis jautājums, tad šis bauslis jautā mums, jautā arī šodien, kā mēs savējos esam godājuši. Un tāpēc jūs, mīļie, šodien, kas esat sanākuši kā lielo kapu draugu kopa, esat īpaši uzteicami. Tas ir vērtīgs iesākums. Tas ir mūsu atmiņas, mūsu vēsturiskās atmiņas un atbildības varbūt no jauna atmodinājums vai uzplaukums. Tas nav un tas neapstājas un nedrīkst apstāties tikai pie šīs te vietas vien, kas ir, protams, ļoti vēsturiska, jo šeit daudzi mūsējie lielas slavenības mums pazīstamas, un es ļoti ticu, ka daudziem arī maz vai vispār nepazīstamas ir glabātas. Šī vieta un varbūt šī iedarba un šis iesākums mūs pacels augstākos atmiņas un atbildības augstumos. Proti, ja svētie raksti šeit ar apostoļu mums sacīja, ka Dievs ir līdz visām tautām celties no vienām asinīm un nospraudz tām laikus un vietas, kur tām dzīvot. Un mums ir Dievs devis mums latviešiem mūsu dzimtene Latviju. Un viņš mums ir to uzticējis un devis kā savu dāvanu, kā savu devumu, un tātad arī uzdevumu to kopt un sargāt. Tad varbūt no šīs vietas, varbūt no šī dievnama mēs kā tauta sākam atmosties pilnībā, un varbūt, ka mēs iezīmējam pēc trešās atmodas arī tik ļoti nepieciešamo 4. vai 5. atmodu, vienalga kuru. Bet tas ir jāsāk. Ja tas sākās šeit, paldies Dievam! Un paldies jums,
Tāpat draugi. Paldies jums, Dievam lai gods. Āmen. Lūksim.